Paldies Tev, mīļais debesu Tēvs, arī, ka šajā rītā mēs varam būt pie Tavas svētā vārda. Mēs lūdzamies, Kungs, nāc un apgaismā mūsu sirdis un mūsu prātus, lai mēs sadzirdam Tavu balsi, lai sadzirdam to, ko Tu, svētais gars, vēlies mums sacīt. Un pateicamies, Dievs, ka Tavs vārds ir dziedinošs, tas ir spēcinošs, tas ir visu varens, kas spēj izmainīt cilvēku dzīves. Un paldies arī, ka šajā rītā mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, un ka tas var izmainīt arī mūsu dzīves. Un ka Tu, Kungs, parādi mums arī to patiesības ceļu, par kur mums ir jāiet, kā mums ir jādzīvo. Un Tev par to, Kungs, gods, slava un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Iepriekšējās svētdienas, kad mēs bijām kopā, mēs tomēr arī pieskārāmies tādai lietai, kas ir mūsdienu sabiedrībā ļoti daudz, tas ir stress, un mēs skatījāmies, kāpēc cilvēkiem ir stress, tāpēc, ka viņi izlaiž vienu ļoti svarīgu un nozīmīgu dienu savā dzīvē, tas ir šo atpūtas dienu, ko Bībele arī sauc par sabata dienu, bet tad, kad mēs ievērojam to, tad arī mūsu veselība uzlabojās, mūsu attiecības uzlabojās, kad vienkārši mēs piedzīvojam atpūtas dienu, bet tas ir iepriekšējais dievkalpojums, kur jūs katrs arī varat arī noskatīties un noklausīties mūsu YouTube kanālā. Un šajā rītā es zinu to, ka šī tēma būs bišķiņ izaicinoša mums visiem, bet tajā pašā laikā bez tās mēs iztikt nevarēsim. Mūsu valsts bija bišķiņ uztraukusies par to, vai būs cilvēki, jaunieši, kuri pieteiksies militārai apmācībai, jeb citiem vārdiem sakot, vai nodrošinās visu vajadzīgo, teiksim, jauniesaucamo uz to, lai viņi, kā varētu teikt, kad mums atjaunojās, mēs teikt tās regulārais kardienests, vai kā mēs to teikt, bet jaunieši pieteicās, un necik sen arī par televizoru bija tāda intervija, kur valsts prezidents arī bija aizbraucis un runājās ar šiem jauniem cilvēkiem, kad visi ir izturējuši šo te laiku, neviens nav atkritis, un daudz ko ir iemācījušies, daudz ko ir apguvuši, kas ir saistīts ar militāro aizsardzību, valsts aizsardzību. Un redziet, tā tēma, par ko es gribu runāt arī šajā rītā uz jums, ir kā gūt uzvaru. Un jūs ziniet, ja mēs, piemēram, domājam par to, kā gūt uzvaru, tas nozīmē to, ka tur būs jācīnās. Un es saprotu to, ka daudziem viņi negrib cīnīties. Viņi grib tā apmēram tā, lai viss tā, kā teikt, galdiņi klājies, un viss viņiem notiek, vai ne? Un Dievs to galdiņu klāja, un viņiem pat pirkstiņš nav jāpakustina. Bet mēs zinām, ka tas tā nav. Un patiesība ir tāda, ka ja mēs lasām Bībeli, mēs redzam to, ka Bībelē mums arī sacīts ir bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī tam ļaunumam, un jūs varētu uzvarēt. Ja? Tad tas nozīmē to, ka mūsu dzīve ir arī, kur ir cīņas iekšā. Un tā šī rīta tēma, par ko es gribētu ar jums domāt, ir kā gūt uzvaru pār satraukumu un nedrošību. Par satraukumu un nedrošību. Ja? Satraukums un nedrošība. Tā ir viena no populārākām lietām, kas tagad ir mūsdienu sabiedrībā. Satraukums, nedrošība, rūpes, raizes. Bet kā gūt uzvaru? Vai Bībele mums kaut ko māca, vai viņa mums kaut ko saka tīri, kā tad mums ir jādzīvo, lai mēs uzvarētu šo te satraukumu un nedrošību, kas skar, mēs teikt tā, visus cilvēkus. Un ja, piemēram, tu padomā par sevi, ir pulkstenis 2 pa nakti, kaut ko 2:30, un tu nevar aizmigt, visi pārējie jau guļ vienā mierā, bet tavs prāts nekādīgi, mēs teikt, tā nevar atslēgties. Tas domā par lēmumiem, kuri ir pieņemti, viņš domā par to, vai tie ir bijuši pareizi, vai tie ir bijuši nepareizi, kas saistās ar darbu, kas saistās ar finansēm vai ar kredītiem, tas pats arī ar ģimeni, ja? Vai labi audzina bērnus, kā bērni izturās un tā tālāk. Un tas satraukums un tas nemiers, vai ne? Tās rūpes un raizes. Un rūpes un raizes un šis satraukums un šis nemiers, viņš patiesībā ietekmē visus vecumus.
Un ja mēs tagad necik sen varējām dzirdēt, kad jaunieši stāv garās rindās, jauni cilvēki stāv garās rindās, lai tiktu pie šiem te psihologiem, lai tiktu pie šiem psihoterapeitiem, lai tiktu vienkārši, kā varētu teikt, viņi netiek līdzā, viņiem tas satraukums ir, un tas miers, kā varētu teikt, ir zudis. Nu labi, vecākiem cilvēkiem jau arī, vai ne, mēs redzam, tas rūpes, raizes un dzīves nasta, kas ir. Bet ko tad nozīmē rūpes, raizes, ko nozīmē šis te satraukums, tā nedrošība, tā bezspēcība? Un ko tad tas nozīmē? Un tad vienkārši atbildi pavisam ir, mēs varētu sacīt arī tā, tas nozīmē, ka tu esi cilvēks. Man liekas, cik tas ir labi vai neko? Es neesmu, vai tu neesi kaut kāds tur neizdevies, vai kaut kas tur kā varētu teikt, kļūda, vai vēl kaut kas tā, tas nav. Tas nozīmē to, ka ja mēs esam cilvēki, un mēs esam cilvēki, tas nozīmē, mēs ar šīm lietām saskarsimies. Un tāpatās arī cits varētu teikt, bet jā, es esmu kristietis, jā, vai kāds teikt, tu esi kristietis, un kas tev arī rūpes un raizes ir. Un ziniet, jā, tā ir patiesība, kad arī kristiešiem viņi arī cīnās ar rūpēm un raizēm, viņi cīnās ar satraukumu, viņi cīnās ar nedrošību. Un ja mēs skatāmies uz Jēzu Kristu, kas ir mūsu piemērs, kuram mēs sekojam, un no kā mēs mācamies, nu tad arī viņš, piemēram, piedzīvoja tādas lietas savā dzīvē. Mēs varētu teikt, jā, bet ja es jau ne par ko neraizējās, ne par ko neuztraucās. Bet, mīļie, kad mēs skatāmies un lasām Bībelē, kas notika Ģedzemenes dārzā, kas notika, kad viņš teica saviem mācekļiem, palieciet nomodā, lūdziet Dievu, lai nekrīt kārināšanā, un viņš gāja un pielūdz Dievu. Un kas notika? Viņš lūdza šo lūgšanu, ja tas ir iespējams, Tēvs, lai tas kauss iet man garām, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un mēs lasām, ka viņi sviedra lāsas kā asins pilis, jā, pilē. Tas satraukums, tas stresa līmenis, tas kādā Jēzus Kristus atradās, jā, nu, tas bija tāds, varētu teikt, mums tā prātam neaptverams. Bet tas bija saistībā ar to, ka tulīt nāks Jūdas, kas nodos viņu, un Jēzus tiks apcietināts, un turpat jau arī, kā teikt, krusta nāves stāv priekšā. Tad mēs redzam to, ka Jēzus arī cīnījās ar šīm te bailēm, ar raizēm, ar šo te satraukumu, ja, kas bija, bet viņš tās uzvarēja. Viņš tās uzvarēja, un viņš piepildīja savu misiju, kāpēc viņš bija nācis uz šo te zemi. Redziet, un arī mums, ka mēs skatāmies, arī Dievam ir plāns mūsu dzīvei. Un arī mums ir tas mērķis piepildīt Dievu gribu un Dievu prātu savā dzīvē šeit virs zemes. Un tas ir kaut kas vairāk nekā tikai, kā varētu teikt, gulēt, ēst, iet pie darba, pārnākt mājās, gulēt, ēst, iet pie darba un atkal šitā te tas cikls, tāds, vai tā ir visa dzīve. Vai tas ir tas, ko Dievs, kā varētu teikt, ir ielicis tev iekšā, kad ir kaut kas vairāk tavā dzīvē, ko nozīmē dzīvot, ko nozīmē izdzīvot to dzīvi, ko Dievs ir devis un sasniegt to mērķi, kāpēc Dievs tevi ir radījis, jo tu esi unikāls. Tātad, kur mums ir jāsaprot, viena tāda fundamentāla lieta ir šāda. Tātad, šis satraukums, šī nedrošība, jeb rūpes, raizes, viņas nāks un viņas būs. Ja jūs esat godīgi, ja jūs varētu katrs pacelt roku, ka jūs ar to esat sastapušies, un arī tie, kas skatās arī internetā. Katrs ar to ir sastapies, bet te ir viena nianse. Nav jāļauj šīm te lietām valdīt pār tavu dzīvi. Redziet, viņi var nākt, tas ir tā kā bungā pie durvīm, un tu atver tās durvis, viņi ienāk iekšā, un viņi sāk dzīvot tagad tavā dzīvē. Bet tu viņu var nelaist iekšā, tu vari pateikt, man nekāda darīšana nav ar tevi, ja? Un es tevi nelaižu iekšā savā dzīvē. Redziet, te ir tā atšķirība, ko mēs darām, vai mēs ļaujam, es jau vienreiz saku, tā nedrošība, tas uztraukums, viņš klauvēs pie tavām durvīm. Jūs dzirdat mani? Un tas, ka viņš klauvē, tas nenozīmē to, ka ārprāts, kas ar jums notiek. Tas notiek ar visiem cilvēkiem. Bet tā atšķirība ir tas, vai tu atver tās savas dzīves durvis, lai tas ienāk iekšā. Vai ne?
Tieši tā. Tātad mēs redzam to, ka mums nav jāļauj šīm lietām valdīt pār to savu dzīvi, vai neko? Tātad Kristus mūs ir aicinājis dzīvot mierpilnu dzīvi, mierā, nevis izmisumā. Un man liekas, tajos laikos, kuros mēs arī tagad dzīvojam, un tie laiki, viņi ir saspīlēti un tā tālāk, ļoti ātri mēs varam iekrist iekšā, kā varētu teikt, daudzos satraukumos, nedrošībā, vai ne? Un mums arī pat saka, nekas nav drošs vairs, un pa nākotni ir miglā tīta un tā tālāk, un mēs nezinām, kas būs rīt. Bet patiesībā, ja mēs lasām Bībeli, ja mēs lasām Dieva vārdu, tad Dievs ir atklājis to, kas arī būs tālāk uz priekšu. Ja mēs tikai kārtīgi gribam, kā teikt, to zināt, lasīt, nevis ziņkārs pēc, bet mēs gribam, lai mums ir miers, lai mēs iegūstam mieru par to, ka Dievs joprojām valda no sava troņa mūžīgi mūžos, un viņam arī šīs lietas, ar ko mēs sastopamies, viņam tas nav nekāds pārsteigums. Viņš to visu zina, viņš to visu redz, un viņš vienmēr ir gatavs palīdzēt saviem bērniem. Ja tikai tie bērni to vēlās. Un tāpēc mēs apskatīsimies arī to risinājumu. Mums būs 4 lietas šajā rītā, kā mēs arī varam iegūt taisni šo te uzvaru pār to satraukumu, pār to nedrošību. Ja? Un mēs varētu teikt tā, tas palīdzēs gan fiziski, gan garīgi, gan mentāli, ja, teiksim, tas viss palīdzēs tev dzīvot dzīvi pavisam citā kvalitātē. Un atšķirsim vēstulī Filipiešiem, ko apostols Pāvils raksta vēstulī Filipiešiem, viņš raksta šiem ticīgiem cilvēkiem Filipos kristiešu draudzē, un 4. nodaļā mēs lasām šādus vārdus no 4. panta sākot. Un viņš saka šeit, priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties, lai jūsu pieticība top zinām visiem cilvēkiem, kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai to zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis, un jūsu domas Kristu Jēzu. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Tātad apostols Pāvils, viņš šādus te vārdus caur svētā gara iedvesmots raksta ticīgiem Filipas draudzē. Un kad mēs skatāmies uz to, kas, piemēram, notiek mums apkārt, mēs varētu teikt tā, dzīvojot laukos, vai ne, ir daudzreiz lielāks miers. Mēs tā varētu sacīt, tie, kas dzīvo laukos, ir daudzreiz lielāks, jo, piemēram, dzīvojot pilsētā, ir daudzreiz lielāks stress. Pilsētā ir viss kaut kas aktīvs. Vienkārši tāda statistika tika uztaisīta, kā piemēram cilvēki no 3. pasaules valstīm, ka viņi atceļoja piemēram uz urbānu vietu, ja, tas ir uz kur ir megapols un pilsētas, tad viņiem tas stresa līmenis aizgāja tik tālu, ja, tiem cilvēkiem, ka viņi vienkārši tur viņi dzīvo tajā mierā, un te viņi atbrauc tā liekas uz pilsētu un tā, un tur viss viņiem sākās tas stress. Un liekas, kā cilvēks ir attīstījusies, taču, lai, piemēram, viss kaut kas ir izgudrots. Ja? Tur ir vedes mašīnas, tur ir mašīnas. It kā, lai cilvēkiem padarītu dzīvi vieglāku. Bet patiesībā ir daudzreiz lielāks stress ar visām tām mantām lietām, kas mums tā kā ir apkārt. Un it īpaši tad, kur cilvēki arī ir ļoti tuvu viens otram. Tāpatās arī, piemēram, viedierīces, ja, visa šī informācija, kas plūst pāri cilvēkiem, ja, kad liekas, vai viņi spēj to vispārībā aptvert, ja, to informācijas daudzumu, kas nāk no visurienes, visur apkārt. Un tā cilvēks arī, kā teikt, viņš uztraucās, viņš skatās, viņš satrauc tas, ko viņš redz, un tas, ko viņš dzird,
un rezultātā cilvēks arī piedzīvo visādas fiziskas problēmas savā dzīvē. Tad viņam sāp miesa, tad viņam sāp sirds, tad viņam vēl tas un tas un tas, un visādas kaitas metās. Un tas ir no tā, kad reāli, teiksim, piemēram, kāda ir tava vide, kurā tu dzīvo, vai ne? Kāda ir tava vide? Piemēram, vai tavs darbs, kur tu strādā, tā ir stresa pilna vide, vai tur cilvēki māk baudīt mieru, māk izdarīt arī to darbiņu mierā, ja? Ģimene tas pats, vai ne, kas skatās, vai tā ir mierpilna vieta, vai tur ir stress, vai tur ir arī viss satraukuma un uztraukuma un nedrošība, vai ne? Redziet, katrā tajā vietā, vai ne, kā teikt, kur jūs esiet, jūs varat redzēt to, kas jums apkārt notiek, un arī tas var ietekmēt jūs, ja jūs nezin, kā stāties pretīm un uzvarēt to. Un tāpēc mums ir tik ļoti svarīgi ieraudzīt šeit no šiem te rakstiem, tūlītās mēs apstīsimies šīs 4 lietas, vai ne? Tas kā un kas mums var palīdzēt uzvarēt šo te satraukumu un šo te nedrošību. Un tajā 6. pantā, ko mēs lasījām arī, neesiet noraizējušies ne par ko. Ja citiem vārdiem sakot, neraizējieties ne par ko, nesatrausties ne par ko. Baudiet drošību par visām lietām, esiet drošībā, ja? Uzticieties tam kungam. Un tas ir tas, kas mums būtu jāiemācās. Bet iesim tagad, kā varētu teikt, soli pa solītim. Tā pirmā lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, ja satraukums nāk tavā virzienā, ja nedrošība nāk tavā virzienā, ja? Un es vēl vienreiz saku, viņa nāks, viņa būs, tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Tad ko darīt tajā brīdī? Ļaut ienākt viņai tavā dzīvē, vai tomēr neļaut? Kā tad cīnīties pret to? Un tā pirmā lieta, kas ir svinēt Dieva labestību. Tad, kad tā nedrošība un tad, kad nāk tas satraukums, tā pirmā lieta, ko darīt tev, ir svinēt Dieva labestību. Svinēt Dieva labestību. Un mēs paskatāmies šeit, 4. pantā. Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Redziet, pat 2 reizes mums ir atkārtots šis vārds priecājieties. Un apostols Pāvils, ja, viņš raksta šos vārdus atrodoties cietumā, apcietinājumā, ja, un viņš, kā teikt, līdzdala cilvēkiem, neskatoties uz to, kur es esmu. Es jūs skubinu priecāties. Viņš nezina, kurā brīdī nāks tas tiesa izpildītājs un viņam tas nāves spriedums tiks piepildīts. Ja? Viņš to nezina. Bet jebkurā gadījumā, neskatoties tādiem apstākļiem, kur viņš ir, viņš gan pats, gan arī iedrošina citus priecāties iekš tā kunga. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir labs. Neskatoties uz to, kādi ir tie apstākļi, neskatoties uz to, kas notiek tagad pasaulē, un varbūt tās, kas notiek arī tavā personīgajā dzīvē, mums ir jāatcerās, ka Dievs ir labs, un ja Dievs ir labs, tad mēs par viņu arī varam priecāties. Mēs priecājamies par labām lietām, vai neko? Mēs priecājamies par to, kas ir labs. Un tad mēs skatāmies šeit, tas iedrošinājums ir tātad, viņš pasaka tā, nedomājiet, ja, nemeditē, nepārdomā dziļi par to, par visām tām negācijām. Mēs jau to esam mācījušies, ka cilvēki ir ļoti tendēti uz negatīvām lietām. Tas negatīvais, tas sliktais, tas tā kā dziļāk iesakņojās un ātri iesakņojās. Ja? Bet kā viņš var iesakņoties? Tikai caur to, ka cilvēki meditē, pārdomā, domā par to. Un apostols Pāvils saka, ne, domājiet par to, kas ir labs, labāk pārdomājiet to, kas ir labs, ka Dievs ir brīnišķīgs, ja? Un uz viņu skatīties. Redziet, jo ilgāk jūs domāsiet par to negatīvo, jo tas negatīvais kļūs lielāks. Viņš kļūs lielāks. Un ja jūs ļausiet katrai mazam satraukumam ņemt mājas vietu jūsu dzīvē, tad tas satraukums augs ar vien lielāks. Bet Dievs jau nav radījis tevi, lai tu dzīvotu tajā satraukumā. Dievs tevi ir radījis, lai tu dzīvotu mierā. Tas nozīmē to, ka viņš dod to vajadzīgo, lai mēs varētu arī, kā teikt, dzīvot tajā mierā, bet mums būs jācīnās par to, lai mēs to mieru, kā varētu teikt, arī iegūtu. Un tad mēs skatāmies arī uz Dievu vārdu, vai ne?
kas mums var palīdzēt. Redziet, mēs varam skatīties uz to problēmu, un tās problēmas vienmēr gandrīz būs šitādā te veidā. Viņas būs šitādā, ja? Horizontālā. Tur tās problēmas ir. Un ko mums darīt, ja mēs visu laiku tikai šitā skatāmies, un mēs nepaceļam savas acis uz to kungu, ja? Tad viss, ko mēs redzēsim, būs tās problēmas. Un es nesaukšu šeit visas tās lietas, kas ir tas uztraukums par darbu, uztraukums par ienākumiem, uztraukums par ēķiniem, vai ne, un tā tālāk, un tā tā. Atrast var visu kaut ko. Jūs saprotiet, vai ne? Gādi tikšķi un tā tālāk, un ko es esmu sasniedzis savā dzīvē, vai man tur ir, es neiešu tur iekšā, jūs paši domājiet par sevi. Tas ir tas, kā cilvēks skatās horizontāli. Ja? Vai es aiziešu, man būs darbs, man nebūs darbs, es negribu iet tur iekšā, jūs paši domājiet par to. Bet ko mums darīt? Tad, kad nāk tas satraukums par tām lietām, mums tās acis jāpaceļ ir uz augšu. Un mums ir jāpaceļ uz augšu, ko arī 121. psalmā mēs lasām. Paskatīsimies šeit, 121. psalms. 121. psalms un ko mēs lasām šeit, ko darīt, vai ne? 121. psalms un 1. 2. pāns izlasīsim tulītās, ja? Un te mēs skatāmies, es paceļu acis pret kalniem, no kurienes nāks mana palīdzība. Mana palīdzība no kunga, kurš radījis debesis un zemi. Tad atkal, Dievs ir labs. Un mēs lūkojamies uz viņu, mēs skatāmies uz viņu, mēs paceļam savas acis pāri tām problēmām, kas mums ir tajā horizontālajā. Un mēs paceļam un skatāmies savas acis uz tā kungu, no kā man nāks tā palīdzība tajā pār to problēmu, kas ir šeit, tas nāks no tā kunga. Jūs redzējat to, ko Dieva vārds mums teica, ja? Tātad mana palīdzība nāk no tā kunga. Bet mana palīdzība nāks no tā kunga, ja es beigšu skatīties uz to problēmu, kas ir man šitā acu priekšā. Man ir jāpaceļ. Psalmis saka, es pieņemu rīcību, tā ir mana rīcība, tā ir mana darbība, tā ir apzināta darbība, ja? Kad es paceļu savas acis uz to kungu. Es paceļu savas acis pāri tai problēmai, Tad nebūs tā, ka tu neko nedarīsi, tu tikai skatīsies uz tām savām problēmām, uz tām savām, ko tu tā kā nevar atrisināt, ja, un tas tev ved satraukumā, tas tev ved nedrošībā, bet kad tu paskaties uz to kungu, un jāatcerās vienmēr, ka tas kungs valda visu laiku, ja, viņš ir nomodā par tevi, viņš rūpējās par tevi, ja citiem vārdiem sakot, ka tu pacel augšu un ieraugi to, ka Dievs ir labs, vai ne? Un nevis skatīties uz to problēmu, kas kļūst arvien lielāk. Mateja evaņģēlijā 14. nodaļā un 30. pantā mēs varam lasīt, tur, kur Pēters kāpa no laivas ārā un gāja pa ūdens virsu. Un kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts tas, vai ne, mēs zinām šo rakstu vietu, kad viņš kāpa no laivas ārā un gāja pretīm Jēzum, vai ne? Pa ūdens virsu, brīnums, ārprāts, vai ne, šitās, kas notiek. Un tad, kas notiek, mēs lasām, viņš ieraudzīja lielus viļņus un vētru. Viņš nogrieza savu skatienu, viņš vairāk neskatījās uz to kungu, kam viņš gāja, pie kā viņš gāja, bet viņš sāk skatīties apkārt, viņš sāk lūkoties uz to, kas apkārtā vētra, tie viļņi un tā tālāk, kas notiek, ka viņš sāk grimt. Vai ne? Redziet, uz ko tas mūsu skatiens ir vērsts? Vai mūsu skatiens ir vērsts uz to, ka Dievs ir labs? Vai mūsu skatiens ir vērsts uz to, ka Dievs ir labs un ka viņa labestība ir visu laiku pieejama katram cilvēkam? Tātad mūsu skatiens, skatieties un priecājieties par to kungu. Atcerieties to, ko Dievs ir izdarījis. Patiesībā viņš jūs ir izglābis. Vai atcerieties, tā ir vislielākā labestība, ko jūs esat varējuši piedzīvot, ka jūsu grēki jums ir piedoti. Viss tas sliktais ir nomazgāts ar Jēzus asinīm, un Dievs jums ir dāvājis ticību, kas ieved jūs mūžīgajā dzīvībā. Tā labestība, uz to skatīties uz to kungu pār tām laicīgām problēmām, kas ved iekšā tajā satraukumā un tajā nedrošībā. Vai ne? Tātad mēs arī varētu teikt tā, ziniet, bērni, mēs esam Dieva bērni, un bērniem patīk to, kad ir drošība. Un ja tavs debes tēvs
paņem un pasaka, tev no kā nav jābaidās. Es būšu nomodā. Tu vari mierīgi iet un gulēt. Tu vari mierīgi iet un atpūsties. Un durvis mums visur ir aizslēgts. Un es būšu nomodā un tevi pasargāšu. Un par tevi rūpēšos un par tevi gādāšu. Tad tas bērns var mierīgi aiziet gulēt un atpūsties vienā mierā. Tāpēc, ka tēvs ir nomodā. Un tieši tāpatās man mīļie brāļi un māsas, ja? Tad, kad ārā stiprs vējš, vai ne, un grib mūs satraukt un tā tālāk, atcerieties to, ka Dievs valda pār visām lietām. Un iedomājieties, ka jūs varat mierīgi gulēt, neskatoties uz to, ka apkārt ir stiprs vējš, apkārt varbūt dzīves bangas, ja bango virsū, bet tu vari baudīt to mieru, kas nāk no tā kunga, jo tu savas acis esi pacēlis uz to kungu. Un tavu palīdzība nāk no viņa. Tātad, ko mēs darām? Mēs pateicamies to, ka mums ir brīnišķīgs tēvs, mēs svinam viņa labestību, mēs neaizmirstam to, ka viņš ir brīnišķīgs un labs Dievs. Tā otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, lai uzvarētu šo te satraukumu, šo te nedrošību, ir lūdz Dievam palīdzību. Ir lūdz Dievam palīdzību. Tā pirmā lieta, mēs svinam, mēs godinām, mēs atceramies, un tad otrā lieta, mēs lūdzam Dievam palīdzību. Un to mēs lasām šeit atpakaļ vēstulē Filipiešiem, mēs lasām 6. pantā, mēs lasām šādus vārdus. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināms Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Tas nozīmē to, ka mēs, ko darām? Mēs nākam, mums ir tā vajadzība, mums ir tas, ar ko mēs sastopamies, un mēs nākam un darām Dievam zinām to, kas tad notiek mūsu dzīvē, kas tas tāds ir, vai neko. Bet tas svarīgākais ir tas, es jums ieteiktu vienu tādu lietu. Jums ir tā problēma, ja, kas jums ir. Tā problēma, kas jums ir. Atrodiet Bībelē Dieva apsolījumu. Atrodiet to, ko Dievs apsola, kā Dievs šo lietu atrisina. Ja jūs atrodiet šo, tas, kas meklē, tas atrod. Ja? Ja es to saku, tātad jums ir vajadzīgs, ja jums šeit ir šī problēma, jums ir jāatrod, ko Dievs saka par šo lietu. Un tad, kad jūs esat atraduši to lietu, ko Dievs saka par to problēmu, lūdziet Dievam, jeb atgādiniet Dievam to, ko Dievs ir teicis. Jo Dievs jums dos savā vārdā risinājumu, un jūs ejat lūdzat Dievam risinājumu. Nevis jūs ejat vienkārši gaužaties par to, kas jums ir un kā jums ir, bet jūs ejat lūdz Dievam un saka, Dievs, tu esi apsolījis, tu esi teicis to, ja? Tas ir tas, ko tu esi teicis. Tas nozīmē to, ka Dievs es atgādinu tev un es atgādinu sev to, ko tu esi teicis. Un ir man lūkšana, šeit ir šis risinājums. Mēs jau nākam, piemēram, kad mēs ejam kādam cilvēkam, kad mēs ejam, mums ir kāds lūgums, ja? Mēs jau ejam, lūdzam konkrētu lietu. Ja, piemēram, man ir vajadzīgs zāģis, ja? Man nav zāģis, tad es eju pie kādu un lūdzu konkrēti, vai tu varētu man iedot zāģis, bet es jau eju pie tā, kad man ir skaidrs, ka viņam ir tas zāģis. Jo man jau nav jāiet, teiksim, pie kādu, kuram tas zāģi nav. Un ja Dievs ir apsolījis to, ka te ir tie risinājumi, tev par šito lietu, kas tev ir, te es esmu to apsolījis un teicis, tad es eju un saku, Dievs, tas ir tas, ko tu teici. Un tas ir tas, ko es tev lūdzu. Un ja tu to esi apsolījis, ka tu to darīsi, ja tu man apsolīji nopirkt riteni, tad tu man nopirksi riteni. Jūs saprotiet to, ja? Dievs ir Dievs, viņš ir tēvs, kas nemelo, kas nevar piekrāpt un tā tālāk. Mēs kā cilvēki visu nespējam izdarīt tā, kā mēs varbūt ļoti, ļoti gribētu, bet Dievs spēj visu. Tas nozīmē, mums ir vajadzīgs zināt, ko Dievs saka, lai mēs ietu un lūgtu. Labi, apstīsimies kāds raksturvietas arī šeit. 50. psalms, ja jūs atšķiriet savās bībelēs, 50. psalms, un te mums ir sacīts šādu vārdu. Tātad runiet par to, neraizējieties ne par ko. Ne par ko. Bet, ja jums tā problēma rada raizes, tad risinājums ir nāciet lūdziet Dievu. Un tas, ko mēs sakām, lūdziet Dievu. 15. pāns.
un tad piesauc mani posta dienā, un es tevi izglābšu, un tu godāsi mani. Tas, ko mēs lasām 50. psalmā, 15. pāntā. Tātad, tu piesauc mani tai posta dienā, Dievs saka. Tu piesauc mani, es tevi izglābšu, viņš saka. Tas ir apsolījums. Viņš tevi izglābs. Tad jūs atzīmējat šo rakstu vietu un pasakt nākošajā reizē, kad jums būs grūti, Dievs, tu esi teicis, kad es nākšu pie tevis, es nākšu tevi un lūkšu. Un man nav jāraizējās ne par ko. Kāpēc? Jo tu man izglābs no tā posta, no tās bedres, no turienes, ja, kas man tagad ir. Ja? Jūs redzēt to? Un es godāšu tevi. Redziet, tu nāc ar to lūgumu, tu nāc un to saki tam kungam. Mateja evaņģēlijā 7. nodaļā un 7. pāns. Apskatīsimies šeit, lai atgādinātu, lai mums ir vēl viena rakstu vieta, kur neaizmirst šajā te sakarībā. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa un 7. 8. pāns, un mēs lasām šeit Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 7. 8. pāns, un atzīmējiet. Lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums tiks atvērts. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Lūdzu, reku jums atkal ir tas, ko Jēzus ir sacījis, to, ko viņš ir teicis. Kāpēc jums nav? Tāpēc, ka jūs nelūdzat. Ja? Jūs nevarat atrast, tāpēc, ka jūs nemeklējat. Un jums neviens neatver, tāpēc, ka jūs neklaudzinat. Redziet, jūs satverat šo te gudrību, ko Jēzus ir sacījis, sākam darīt to. Sākam darīt to. Un mēs meklējam, un mēs klaudzinām, un mēs lūdzam to, ko Dievs ir teicis, un tas piepildās. Tātad mēs redzam to, ka ceļš uz mieru ir caur lūgšanu. Ir caur lūgšanu. Tad, kad mēs nākam un lūdzam Dievu, mēs esam ceļā uz mieru. Un ja mēs nelūdzam, un mēs savus acis neskatām uz augšu, uz to kungu nevēršam, tad mēs lūkojamies tikai uz to, kas rada mums satraukumu un nedrošību. Tas ir tas, kas mums ir visapkārt. Pravieša Jesejas grāmatā 62. nodaļā. Pravieša Jesejas grāmata 62. nodaļa. Un mēs lasām šeit 62. nodaļā. Un 6. pantā, skatieties šeit šos vārdus. Taviem mūriem Jeruzalēme es iecēlu sargus. Ne dienu, ne nakti, nekad tie necietīs klusu. Tas ir lūgšanas. Viņi necietīs klusu. Jūs, kam jāpiemin kungs, jeb visi, kas lūdz to kungu, ne mirkli nerimstiet. Jūs redzēt? Lūgšana. Un varbūt tās arī ļoti svarīgi būtu paskatīties, cik jūs esat aktīvi savā lūgšana dzīvē, vai cik jūs esat kūtri savā lūgšana dzīvē. Vai jūs lūdzat Dievu, vai jūs pavadat savu dienu, ko Dievs jums ir devis arī lūgšanās to kungu, vai jums sanāk tikai šad tad, vai jūs bieži vispār aizmirstat. Un tad jau ir tā atšķirība, kā cilvēks risina to savu problēmu, vai tā ir kunga spēkā, vai viņš atkal viņu risina to savā spēkā. Un tā ir tā lieta, kas mums ir jāiemācās, ka mums jau nav jārisina, kā teikt, savā spēkā, bet es visu spēju tai spēkā, kas mani dara stipru, vai neko. Un mēs runājam, ka mums ir jābūt stipriem, kā uzvarēt, ja šo nedrošību, šo satraukums, kas ir katra cilvēka dzīvē. Tātad vēl vienreiz atgādiniet Dievam, ko Dievs ir apsolījis, ko Dievs ir sacījis. Tā lai ir jūsu lūgšana. Ja Dievs ir sacījis un apsolījis ar Jēzus brūcēm, jūs esat dziedināts. Tad tas ir tas, ko Dievs ir teicis. Jūs to neesat teicis, bet Dievs to ir teicis. Gan vecajā, gan jaunajā derībā, tas nozīmē to, ja tev skar kāda veselības kaite vai kādas lietas, ko tu tev darīji? Tu paņem un atgādini Dievam, Dievs, tu teici to, kad ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts. Un tad, kad es saku Dievam, ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts, jūs ziniet, ko es daru? Es paceļu savus acis uz to kungu, kas ir teicis tos vārdus. Es jau varu skatīties to, ko ārsts teica,
to, kā es jūtos, ko mana miesa saka, kā man ir vai ne, un es jau varu uz to visu laiku skatīties. Un cilvēki par to runā arī. Cik daudz kristiešos var dzirdēt to, ka es esmu pacēlis savus acis uz to kungu, tas kungs ir teicis ar Jēzus brūcēm, es esmu dziedināts, kungs, es pieķeros tavam vārdam, es tev pateicos par to, ka tas ir tavs darbs, tu esi labs Dievs, un es lūdzu, lai tas, ko tu esi teicis, piepildās manā dzīvē, pie manas miesas. Viss! Tas, ko es varu izdarīt, es pacēlu savu skatu uz to kungu, un tieši to pašu arī tu vari darīt. Tieši tādā pašā veidā. Ko Dievs ir teicis, to arī lūdz Dievam. Tā trešā lieta, kas ir ļoti svarīga visā šajā procesā, atstāj savas raizes Dievam. Atstāj to satraukumu Dievam, atstāj to nedrošību Dievam, atstāj to, kas varētu teikt, tev ir tas nomācošais un tas satraukums, atstāj tās tam kungam. Šī ir tā lieta, kas ir kristiešiem ļoti, ļoti grūta, vai ne, ko piekritīsiet? Ko? Bet es centīšos iedot kaut kādus piemērus, lai jums būtu vieglāk tas saprast, ko nozīmē atstāt. Ja? Ko nozīmē atstāt. Redziet, ja mēs skatāmies uz, ka tas kungs visu zina, visu māk, viņš ir brīnišķīgs meistars, ja? Viņš ir brīnišķīgs mācītājs, viņš ir brīnišķīgs, kā teikt, Dievs, kas rūpējās un gādā. Un tad vienkārši tāds piemērs. Redziet, mums ļoti gribās visu kontrolēt. Jums ir tā? Kā teikt, jūs gribat būt visuma valdnieks, ne? Tā nav? Par savu dzīvi, par savu visumu valdnieks. Ir tā? Ja? Jūs gribat. Bet kā būtu ļaut Dievam tomēr būt tam valdniekam par tavu dzīvi? Tur uzreiz ir atšķirība, ne? Tas nozīmē to, ka tev ir jānokāp no tavu savu troņa nost un jāļauj Dievam būt tagad sēdēt tajā goda krēslā, tajā tronī arī pār tavu dzīvi. Bet ieklausamies šeit. Mēs esam noteikti piedzīvojuši savā dzīvē, kad esam kādas lietas nesuši pie kāda meistara. Ir tā, pulksteņa meistars, drēbes labot, kaut kur, kaut kas, vai ne? Mašīna, piemēram, taču arī vīrieši taču uz servisi ir veduši, sievietes uz servisi ir veduši, vai ne? Un ko tad jūs darat, kad jūs aizvedat to mašīnu, kurai tā problēma, ko jūs tur darat? Jūs to mašīnu atstājat tai servisā, skatieties šeit, atstāt savus rūpes un raizes Dievam. Tā ir tā trešā lieta. Jūs to mašīnu atstājat tai servisā, un jūs paļaujat to, ka tas meistars, kas tur ir tajā servisā, viņš viņu sataisīs. Viņš viņu sataisīs. Un ziniet, ko nozīmē neatstāt tās rūpes raizes? Tas ir tā, ka jūs iztēloties, jūs aizbraucat uz servisu, jūs paņemt, iedod to mašīnu tai servisā, tam meistaram, bet pats izvelkt ārā guļammaisu un guļat tur tajā servisā un skatāties, kā iedot padomus tam meistaram, kas viņam jādara ir. Jūs neesat atdevis to mašīnu. Jūs neesat uzticējis to savu problēmu. Jūs redziet, cik daudz no jums ir pulksteņa meistari? Varbūt neviens. Un tā, ka jūs aizējat un iedod to pulksteni tam pulksteņa meistaram, tad jūs viņu iesiet mācīt, kā jātājas pulkstenis ir. Tas būtu absurds. Un tieši tāpatās arī šeit Dievs, kas zina vislabāk mūsu katru un mūsu dzīvi un katru niansi mūsu dzīvē. Kāpēc neuzticēt to visu tam kungam? Un neatdot tam kungam un teikt, tu zini labāk. Un es zinu to, ka tas ir tavās rokās, Dievs, un ka tu to sataisīs, tu to izlabos, tu to paņems un izdarīs tā, kā ir vislabāk. Un ziniet, tad, kad es, piemēram, arī mašīnu aizvedu pie servisa, es viņu tur atstāju, es viņu tur uztidu, atdodu atslēgas un tā tālāk, un es eju vienā mierā tālāk. Es turpinu dzīvot uz priekšu. Es turpinu iet un risināt tās lietas, kas man ir tālāk uz priekšā. Vienkārši te ir tā svarīgākā nianse. Mums katram dzīvē ir kaut kādas lietas, ar ko mēs netiekam galā. Un mēs nemākam viņas atrisināt, bet Dievs māk. Un viņš ir tas, kuram mēs varam teikt, Dievs, savas rūpes raizes, savus smagos brīžus, savus to, ko es netiek galā, es atdodu tās tev. Vai ne? Redziet, cik vienkārši. Nekas nav sarežģīts. Tas ir tas, ko mēs varam darīt, bet šī ir tā lieta, atstāt to tam kungam.
Neiet meklēt atkal, ai, Dievs, tur kaut ko nedara, 5 minūtēs nav viss izdarīts, iet atkal skatīties, kas nu tur ir, vai neko. Bet jūs taču tā nedarat. Jūs uzticat, piemēram, sēklu, kad jūs sējat iekšā. Jūs sējat iekšā sēklu zemē, jūs taču neejat pēc nākošajā dienā rušināt ārā to sēklu un skatāties sev, vai te kaut kas ir izaudzis. No? Jūs esat iesējuši un ejiet, guļat, ceļaties un tā tālāk, un tā zeme no tās sēklas dabona ārā to, vai ne? To stādiņu un tā tālāk, līdz pēc kāda laika ir augļi. Tā ir tā uzticēšanās Dievam. Ja mēs to atdodam Dievam, to savu rūpu un raisu, to savu satraukumu un tā tālāk, tad ziniet ko, neejam meklēt atkal un nečubinam viņu ārā, bet esam atdevuši to, tad ēdamuši tās rūpes raizes, ja, brīnišķīgi meistaru rokās, kas visu savedīs kārtībā. Redziet, tā ir tā svarīgākā lieta. Piemēram, paņemsim vienu tādu piemēru. Piemēram, tev ir darba intervija. Piemēram, 11, 2 pa dienu. 2 pa dienu tev ir darba intervija. Tu esi darba intervija, vienkārši paņemsim tādu piemēru. Tev ir darba intervija 2 pa dienu. 9 no rīta, tu piecelies no rīta augšā, ja? Un tu lūdz Dievu. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka tu esi darba intervija, tev var būt satraukums, tev var būt nedrošība, vai ne? Paņemiet jebkuru citu lietu arī, ko jūs esat piedzīvojis savā dzīvē. Kur jums ir bijis satraukums, kur jums ir bijis nedrošība? Bet jūs pieceļaties no rīta 9, jūs nākt un lūdz Dievu. Jūs nākt un saka Dievam, ko Dievs ir apsolījis par to lietu, ja? Ko Dievs saka tev, ja? Vai ne? Viņš saka, es tev nekad neatstāšu, es tev nekad nepametīšu, ja? Es būšu ar tevi kopā, lai es esmu devis tev savu garu, lai tavs gars, lai Dieva gars vada tevi, ja? Runā to vārdu, dod to gudrību, ko teikt un tā tālāk. Jūs nākat visu to, ja kādam no jums trūkst gudrību, lai tas lūdz no Dieva. Un lai Dievs dod devīgi, un tādā, redziet, te ir Dieva vārds, kas pilnīgi ceļ visu to lietu uz augšu, ok? Jūs esat lūdzis Dievu, jūs esat ieguvis, kā varētu teikt, tādu mieru, vai neteiksim tā, jo tāpēc, ka jūs esat pielūdzis Dievu. Jūs nezināt to, kas būs tā intervijā, bet jūs esat ticībā lūguši Dievu, ka Dievs ir ar jums, un ka Dievs jūs svētīs tajā, un lai Dievs dod labvēlību tiem cilvēkiem, ar ko jūs iesiet un runāsiet, un tā tālāk. Un tad pienāk 11. Un 11. satraukums sākās, jo kāpēc? 9 bija labi, bet 11. ir satraukums, jo 2 nāk vien tuvāk. Vai ne? Un tagad sākās satraukums, un neteiksim, un te ir tā lieta. Ja tu to lietu esi atdevis Dievam, to savu satraukumu un to savu uztraukumu par to tikšanos, tad tajos 11. ir tā situācija, ka tu to gribi paņemt atpakaļ. Tu atkal gribi sākt uztraukties, tu atkal gribi sākt raizēties, ja? Tu atkal izjūti nedrošību. Bet ja tu to esi atdevis Dievam, tu pateicies Dievam tajā brīdī, ja? Ka Dievs, es to esmu atdevis tev, un tu tiec galā ar to, un man nekāda daļa vairs nav ne ar šitām te rūpēm, raizēm, ne satraukumu, ne nedrošību. Tās nav manējās, tās viss sadodas tev. Viss, un vienā Dieva mierā ej uz tiem 2, kad tev ir tā darba intervija. Tā ir tā cīņa. Un tad, kad nāk tajos 11. atpakaļ tā nedrošība, ja, jūs jau var teikt, jā, redzi, pasties, es te lūdzu, vai ne, bet rekā tā nedrošība un tas satraukums nāk man apakaļ, vai neko. Tad labi, nāciet apakaļ pie manis, jā, būšu atkal satraucies un nedrošs, vai ne, un tā tālāk. Tas galīgi nav pareizi, ja mēs atdodam Dievam, mēs atdodam Dievam. Tas nav vairs manējais, vai neko. Tas ir tagad tavējais. Un es tādu, mums sanāca runāt arī vēl ar cilvēkiem vienkārši tādu, ja man, piemēram, teiksim, rokās būtu kartupeļu maiss, iztēlojamies, ja man rokās ir kartupeļu maiss, ja, 15 kilogramu, ja, kartupeļu maiss, ja, tu viņu varētu kā brīdi, tu viņu varētu tā noturēt, ja, bet ne jau visu mūžu, vai neko, jūs saprotat, smagums, nasta, vai ne? Un tagad, ja es, piemēram, atdodu to kādam citam, padod, piemēram, es viņu iedot Andrītim, ja? Tad Andrīts paņēma to kartupeļu maisu, ja? Bet man tā kļūtu vieglāk. Ja? Man vairāk nebūtu tas smagums manās rokās, man ir viegli. Vai ne? Un ja es, piemēram, atdodu to savu smagumu Dievam, tad patiesībā, tad, kad es atdevu, man ienāk miers iekšā, man ienāk vieglums iekšā.
Un tā jūs arī varat pateikt to, vai jūs esat atdevuši vai neesat atdevuši. Vai jums ir kļuvis vieglāk? Vai jums ir miers iekšā tagad jūs ka jums nav jāuztraucās par to, jo Dievs par to parūpēsies. Jūs dzirdat mani? Vai ne? Pamēģiniet tā, ka jūs eksperimentējiet, turiet kaut ko smagu, bet tad atdotiet kādam. Un jūs redzēsiet to, jums būs tīri vieglāk. Vai ne? Tieši tāpat tās ir ar to kungu. Atdodam viņam, un viņš, kā teikt, varēs visu to labāko arī izdarīt. Jūs ziniet, kas ir ļoti, ļoti svarīgi arī, piemēram, ka pateicība un raizes viņas nesēž uz vienu soliņu. Pateicība un raizes nesēž uz vienu soliņu. Ja? Taisn otrādi, ja tu esi lūdzis, ja tu esi atdevis, to lietu Dievam, pateicies Dievam. Pateicies Dievam. Pateicies Dievam. Dievs, tu zini, ko tu dari, tu zini, kurā laikā tas būs vislabākais un tā tālāk un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, pārplūsti pateicībā. Tad, kad, piemēram, citreiz cilvēki ir tik noskaņoti, tā kā negatīvi un uz visām tām lietām savā dzīvē, ziniet, kas ir ļoti laba lieta, ko izdarīt? Ja jums sanāk, ka jūs redzat, ka jūs esat iekšā satrauka un ka jūs esat iekšā raizēm, viss tās tur. Ziniet, ko izdariet? Uztaisiet sarakstu ar 10 lietām, kas jums ir labas lietas notikušas tavā dzīvē. 10 lietas. Vienkārši uzskaitiet tās, par kurām jūs varat pateikties Dievam. Vienkārši. Un jūs redzēsiet, jums tas skats vairs nebūs uz to negatīvo, bet jūs varēsiet atrast, par ko pateikties Dievam. 10 labas lietas atrodiet, uzrakstiet, un jūs redzēsiet to, ka būs pavisam citādāk. Okay? Tad par ko jūs varat pateikties, vai neko? Mēs pat arī tādu dziesmu dziedam, vai neko? Jūs atcerat tavi darbi, vai ne, kungs, lieliski, vai ne? Un tos brīnum darbus grib redzēt savā dzīvē, nespēja tos saskaitīt, vai neko? Un likās, Dieva darbi ir labi darbi. Un tas ir tas, uz ko mēs arī varam skatīties, un uz ko apostols Pāvils mums arī skubina lūkoties. Un tā 4. lieta, tā pēdējā lieta, ko mēs varam darīt, ir domā, jeb tas viens vārds būtu meditē, tas ir domā ilgi, meditē nozīmē domāt ilgi par to lietu, tad domā par labām lietām. Domā par labām lietām. Un ja mēs atgriežamies atpakaļ vēstulē Filipiešiem, tad mēs redzēsim šeit, uz ko mums apostols Pāvils skubina 8. pantā, vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns, kas šķīsts, kas ir pievilcīgs, apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un slavējums. Citiem vārdiem sakot, par to, kas ir labs, par to domājiet. Tātad domājiet, pārdomājiet par labām lietām. Tātad svarīgi ir tas, par ko tu domā. Vai ne? Kas notiek tavā prātā, par ko tu domā? Ne? Bet redziet, kas ir. Varbūt jūs apkārtējos apstākļus nevarat nokontrolēt, kaut ko izmainīt. Bet mēs varam kaut ko izdarīt savā prātā. Mēs varam kontrolēt savu prātu. Jūs varat skatīties, piemēram, karš Ukrainā, karš tagad Izraēlā, tur ar to Hamas un viss, kas notiek. Jūs uz to varat skatīties, tā nedrošība, kas būs un kā, vai ne, tur gāzes vads spridzina un vēl tur, vai ne, un Krievija, vai ne, nezinu, ko vēl tur, vai ne, hibrīda karš mūsu valstī. Un jūs uz visu to varat skatīt, bet jūs neko nevarat izmainīt tur apkārt. Bet, ziniet, jūs varat izmainīt, kā jūs skatāties uz to, kā jūs redzat to. Bet savu prātu, esat jūs, kas kontrolējat. Jūs nevarat nokontrolēt ārējos apstākļus, bet savu prātu gan jūs varat kontrolēt. Un mums ir sacīts domā par labām lietām, domā par to, kas ir labs, lai tas ir tavā prātā. Un redziet, tad jau arī tās pārmaiņas arī sākās tajā cilvēkā, ka viņš domā par to, kas ir labs. Cik daudziem no jums esat sastapušies, piemēram, esat sastapušies savā dzīvē ar citronu? Esat ar citronu, Cik daudziem no jums patīk vienkārši sūkt citronu, tādu paņemt citronu? Redziet, jums jau siekals parādās mutē, vai neko? Ir tā? Jūs padomājat par citronu, un jums jau ir siekala pilna muti, vai neko? Redziet, kas notiek, vai ne? Dzīve piedāvā citronus, Es esmu sastāvies, kaut kas rūgts, sīvs, piemēram, daudz nevar panest, vai ne?
citrons. Bet, ziniet, jūs no citrona var uztaisīt citronu ūdeni, jeb limonādi, ja, teiksim, piemēram, jūs varat uztaisīt brīnišķīgu dzērienu, kas jūs veldzēs un būs veselīgs, vai neko? Redziet, ko jūs darat ar to, ka tā dzīve piedāvā jums to citronu? Jūs varat gausties, jūs varat sūkt to rūgtumu, ja, teiksim, un tā tālāk, un dzīvi tik pretīgi, bet jūs varat kaut ko izdarīt ar to, kas būs brīnišķīgs, kaut kas veselīgs un labi rezultāti, vai neko? Tagad, kā mēs skatāmies uz dzīvi, ja, vai ne? Un drīkst es jums pateikšu, un dzīvi joprojām mums katram piedāvās citronus arī turpmāk. Bet ko mēs darīsim ar to? Mēs varam domāt par to, ka tas ir citrons, un atkal slikti, un atkal viss ir bēdīgi, un vai ne? Vai mēs varam teikt tā? Nē, mēs varam arī kaut ko labu no tā visa dabot ārā. Domāt par to, savā prātā, par to, kas ir labs. Tas, ko apostols Pāvils saka, domājiet par visu to, kas ir labs. Vai ne? Un tas labais ir tāds, redz, tev nāk tas citrons, tur uztais ir brīnišķīgi dzērieni no viņa, vai neko? Ka tu vari notiesāt viņu, tas būs veselīgs tev un tas tev palīdzēs. Tas ir tas, kas ir man mīļie. Tas ir tas, kas ir. Un es zinu to, ka daudz cilvēku vienkārši zūdās par saviem citroniem. Visu laiku viņiem dzīvē tikai citronu un citronu. Viņi nezin, ko darīt ar viņiem. Visu laiku tikai slikti, visu laiku rūpes, raizes, satraukumu, nedrošību un tā tālāk par visām lietām. Bet Dievs dod to gudrību. Skatīties uz to, kas ir labs. Uz to, kā Dievam atdot rūpes, raizes, visu tās šaubas, visu to. Ja mēs paskatāmies tā, mīļotie, mēs dzīvojam šodien. Mēs dzīvojam šodien. Vakardiena ir aizgājusi, vakardiena ir pagājusi, ja mēs neko nevaram izmainīt un tā tālāk, mēs pat vakardienā nevaram arī dzīvot tur vairs. Tā ir bijusi un pagājusi. Par rītdienu, ko mēs uztrauksimies par rītdienu? Viņa vēl nav pienākusi. Bet mums ir šodien. Mums ir šodien, kurā mēs dzīvojam un kurā mēs varam rosīties un kurā mēs varam domāt par labām lietām vai neko. Un atdot rūpes, raizes, atdot to, kas ir man, kas mūs nomāca, atdot to tam kungam, brīnišķīgam meistaram, skatīties uz viņu un saukt uz viņu pēc palīdzības un lūgt viņam šo palīdzību. Un atcerēties to, mēs nākam un lūdzam. Dievs saka, ik viens, kas lūdz, tas arī saņem. Un ja mums tā palīdzība ir no Dieva, kā varētu teikt, nodrošināt, nu tad darīsim to, ko viņš arī teica. Un uzvarēsim to nedrošību, ja, kas grib lausties iekšā, vai ne? Tas satraukums, kas ir cilvēkiem un kā cilvēki risina satraukums ar zālēm, ar visādām, teiksim, tur preparātiem un tā tālāk. Nu, bet ir kaut kāds veids, ko Bībele mums tomēr pasaka, vai ne? Kā mēs varam arī šo te satraukumu, ja, nedrošību, kā mēs varam uzvarēt. Bet tikai mīļotie tas būs, ja jūs to darīsiet. Redziet, ārsts arī jums var izrakstīt tabletes, ja, kuras jūs varat dzert, bet ja jūs viņas nedzersiet, jums nekāda palīdzība nebūs. Un tāpat arī kā šeit, Dievs pasaka, reku, te ir tas vārds, dar to, un tur būs tie rezultāti. Un visu beidzot atceramies to, ka Dievs tevi ļoti mīl. Dievs tevi ļoti mīl. Un Dievs vēlās, lai tu dzīvotu mierā, lai tu piedzīvotu atpūtu savā dzīvē, vai ne? Tāpat tās arī, lai Dievs vēlās, lai tu esi drošībā, vai ne? Ja Dievs zina, cik tev mati uz galvas, ja? Dievs zina visu par tevi, vai ne? Un vienīgais, redziet, kas palīdz mums ir kolosāli tas, kā teikt, ka šī sadraudzība ar Dievu, tās attiecības ar Dievu, tas ir tas, kas atjauno tev spēkus un dod tev atkal spēku jaunai dienai, ko Dievs tev dod. Amen? Atliek tikai vienīgi darīt, man mīļie. Ja? Tā kā esiet svētīti un ziniet, kuriem ir grūti ar satraukumu, ar nedrošību, pārsūtiet šo dievkalpojumu. Dodiet iespēju cilvēkiem dzirdēt. Dodiet iespēju cilvēkiem piedzīvot Dievu spēku viņu dzīvēs. Amen? Nu tad piecelsimies kājās, lūdzu, un pateiksimies Dievam. Halleluja! Ka Dievs uz mums ir runājis un devis arī brīnišķīgas atbildes, lai mēs zinātu, ko darīt arī tādos grūtos brīžos. Halleluja! Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu lielu žēlastību, kur Tu uz mums esi parādījis. Un paldies, Kungs, ka Tu arī
Zinu, tu zini visas lietas, un tu redz arī, kam arī ļaudis arī šeit Latvijā un arī šeit Liepājā, ar ko iet cauri un ko piedzīvo Dievs. Mēs pateicamies, Dievs, ka tu savu vārdu vienmēr dod laikā. Un lai kas mums notikt arī apkārt vēl turpmāk uz priekšu, un kādi būs izaicinājumi un grūtības un satraukumi un nedrošības, tad tu mums esi atgādinājis to, kas ir tas svarīgākais no tava svētā vārda, ko mēs varam darīt, kā mēs varam uzvarēt to nedrošību, kā mēs varam uzvarēt to satraukumu, rūpes un raizes. Paldies Tev, Tēt, ka Tu gādā par katru vienu savu bērnu. Paldies, ka Tu gādā par katru, kas uztic savu dzīvi Tev un piedzīvo Tavu mīlestību. Slavu Tev un pateicību. Mēs Tev arī godājam arī šeit draudzes vidū. Un mēs lūdzamies arī, Kungs, piedod, ja nevienmēr esam darījuši tā, kā Tavs vārds mums arī to ir atklājis. Bet esam apņēmušies ar jaunu spēku, Kungs, pieķerties Tavam svētajam vārdam un darīt to, kas ir svēts, taisns un paties, kas ir Tava griba, Kungs, lai tā arī mēs dzīvojam. Paldies, Dievs, ka Tu esi ar mums, ka Tu nekad mūs neatstāji, nekad mūs nepamet. Un ka Tu esi Dievs, kas piepilda mums ar jaunu spēku no augšienes. Ka Tavs svētais gars ir tas, kas vada mūsu ikdienas dzīvēm cauri, sastopoties ar izaicinājumiem, ar dažādiem pārbaudījumiem. Mēs zinām, Kungs, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Tevi. Un tāpēc arī mēs, Kungs, varam ar savu mutu apliecināt, es mīlu Tevi, mēs mīlam Tevi, un pie Tevis mēs esam pieķērušies, un pie Tevis mēs arī paliksim. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi uzticams arī tajos brīžos, kad mēs neesam uzticami. Tu vienmēr esi uzticams, un mēs Tev par to pateicamies, ka Tu mūs nekad neatstāji un nekad nepameti. Slāva Tev, gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen!